No Līgatnes dabastakām cenšas izlausties arī lāči, mikus un puika, kuras pēc Mades pazušanas urda pavasara nemiers. Vakarnakt lāčus no izmukšanas atturējuši vietēji ugunsdzēsēji ar ūdens strūklām. Dabastakas joprojām uz nenoteiktu laiku apmeklētājiem ir slēgtas. Stāsta Judīta Čunka. Puika un mikus bez Mades kļuvuši nemierīgi. Lāči centušies enerģiski izrakties, sarāvuši elektrisko ganu un tikuši līdz žogam, kas nav tik izturīgs, lai noturētu agresīvus lāčus. Darbiniekiem bēgšanas mēģinājumu izdevies novērst un lāčus iesprostot mazākā iežogojumā. Kopš vakardienas tur Līgatnē ir uz vietas dežūrē ugunsdzēsēju ekipāža, kas ir gatava atturēt lāci no nevēlamajām darbībām ar ūdens strūklu, ar ugunsdzēšamiem, ar to, kas ir nepieciešams un lācim nekaitīgs. Ja? Bet tas, protams, nav ilgtermiņa risinājums. Naktī sasaukta krīzes apspriede, nolemts lāčus tuvākajās dienās pārvietot uz drošāku pagaidu mītni, šaurākiem boksiem turpat parka teritorijā. Kopā Rīgas zoodārza speciālistiem šobrīd tiek domāts, kā to labāk izdarīt. Lāču voljers atrodas gravā un pārvietot vairāk nekā 200 kg smagos plēsējus būs sarežģīti. Iespējams, talkā nāks armijas helikopters. Mēs esam atrisinājuši jautājumus par iemidzināšanu, respektīvi ir ar ko lāčus iemidzināt, ja, un tas arī tiks darīts, lai neradītu lieku stresu dzīvniekiem un neiemidzinātu viņus vairāk kārtīgi, tad pie šīs pašas iemidzināšanas mēs plānojam lāču puikas, laupīt viņu vīrišķību. Pēc kastrēšanas lāči varētu kļūt mierīgāki. Lāceni Madi nošāva, jo nebija piemērots ierīces iemidzināšanai no attāluma. Vakar pārtikas un veterinārais dienests pavēstīja, ka tam ir vajadzīgais ierocis, taču to neviens nav prasījis. Mums ir ierocis, bet tas ir paredzēts lauksaimniecības dzīvnieku un mazo istabas mājas dzīvnieku iemidzināšanai. Ja runa iet par tādiem dzīvniekiem kā lācis, it īpaši savaļā, tad mēs nevaram riskēt ar cilvēku dzīvībām, jo narkoze iedarbojas līdz 20 minūtēm. Šai laikā pēc šāviena, ko izdara cilvēks, lācim ir pilna brīvība un viņš var uzbrukt šāvējiem un attiecīgi arī sekas būtu daudz smagāks. Tā kā pieņemtais lēmums bija pareizs un šai gadījumā lācis bija jānogalina. Kā skaidro pārtikas un veterinārais dienests, lai lāci ātri un uzreiz iemidzinātu, kā tas notiek piemēram ASV un Kanādā, vajadzīgi speciāli narkozes preparāti, taču tādu Latvijā nav un tie nav arī reģistrēti. Šādiem līdzekļiem ir jābūt jebkurā vietā, kur tiek turēti bīstami, plēsīgi dzīvnieki. Jo ir divas izejas, vai nu viņu iemidzināt uzreiz, vai nu nošaut, ja dzīvnieks iziet no savas iežogotās vietas. Tas, ko mums no šī visa ir jāmācās, ir, ka šis ir tāds hrestomātisks pārnozaru sadarbības trūkuma piemērs, kur, acīm redzot, mūsu valsts pārvaldē ir ļoti daudz darāmā, jo tad, kad dažādas funkcijas parādās par dažām iestādēm, tad mums rodas reāls problēmas tās koordinēt. Notikušais ar Madi atklājas neviens saziņas un informācijas aprites trūkumus, bet arī caurums likumdošanā. Piemēram, noteikumi par zoodārziem nosaka, ka apsaimniekotājs ir atbildīgs, lai dzīvnieki neaizbēg, bet nav neviena punkta par to, kā rīkoties, ja tas ir noticis. Ministrija sola nepilnības steigšus novērst. Judīta Čunka, Raivo Freimans, Aigars Kovaļevskis, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.